Es katru dienu tiekos ar tautu. Tāpēc esmu ļoti labi informēta, kas notiek Latvijā, un ne tikai Latvijā, arī citur, kur dzīvo mani tautieši. Man vakar bija vārdiena, paldies tiem, kas man apsveica. 4:30 pirmais apsveikums atnāca. Jā, es jau biju nomota. Kā maniem kaķiem paveicies? Viņi tikko man acis vaļā, viņi jūt, viņi visi nostājās pie loga rindā, un rindas kārtībā kā pārā pa logu. Pēc tam rindas kārtībā kā pēc pāris stundām atpakaļ. Tas gan ir atkarīgs kāda laika apstākļa. Ja pūš liels vējš, tad visi pēc pusstundas nāk atpakaļ. Protams, kaķi ir labākais, kas ir izdomāts, kas ir Dieva izdomāts dzīvnieks, kas tik ļoti mūs mīl un sargā, un viņiem tikai vajag mūsu mīlestību. Bet nevajag ne kaķiem, ne bērniem, ne suņiem ļaut kāpt mums uz galvas. To sauc citādāk arī par manipulēšanu. Un vai jebkura dzīvu būtni prot manipulēt? Tā māk paskatīties. Protams, ka māk. Un cilvēks ar pie tām dzīvām būtnēm pieder. Vajag tik ļaut. Tas, ka mums nav šī kārtība, nav. Iet runa par to, ka mums ir tik daudz ielaistu slimību, ka cilvēki laicīgi neiet pie ārsta, bet ko tie cilvēki saņem? Viņš aiziet pie ģimenes ārsta un māsiņa viņam uzļauj, ko tu te meklē un ko tev te vajag. Māsiņa tanī dienā ir izkāpus ar kreiso kāju no gultas, lai gan mediķis tā nemaz nedrīkst. Ja ne, tad mediķiem vajag psihologus un pat psihoterapeitus. Noteikti. Jo ļoti bieži cilvēkam labi paliek tikai no laipna vārda. Laipnas vārds nāk ar mīlestību. Bet liela daļa šodien pat nezin, kas ir pieklājība, kas ir cieņa. Un pie vainas, protams, ir alkohols. Ka tās smadzenes ir pilnīgi atrofējušās, ka tiem cilvēkiem piemīst, tas, ko es saukt par dzērāju augstprātību, viņos ir tāds smīniņš, viņi liekas tik gudri un tik pārāki, vai tā galva jau galīgi tukša. Un viņi tie bļāvēji, viņi ir tie, kas internetā apsaukā citus. Jā, un tie citi vēl viņos klausās. Nevajag. Nelasiet, neklausaties. Pagrieziet muguru tādiem cilvēkiem un tādiem vārdiem. Neļaujiet sev būt par upuriem, un tad jūs arī nebūsiet. Tak pietiek. Izmantojiet šo pavasaru, skatieties debesīs, saulēkti ir vienkārši fantastiski. Tās krāsas, kas ir saulē lecot, pēc ko nozīmē, ka es agri mostos, to pat uzgleznot nevar. Tur ir viss. Liekas, ka tu dzīvo citā pasaulē, ka tas jau nav tepat. Tas ir kaut kur citur. Baudiet krāsas. Nebaidieties būt jūs paši. Un galvenais, ejiet pie ārstiem, uz pārbaudēm, uz visiem skrīningiem, kas jums pienākās. Tad varbūt noķer laicīgi, un jums nav tik smagi jācīnās par savu dzīvību, kā onkoloģijas centrā to dara daudz cilvēku, un kurus arī zaudē šo cīņu. Es biju Ievai 3 gadus blakām ar neārstējumu diagnozi. Mēs cīnījāmies. Un cik spēju, tik es arī viņai palīdzēju un biju blakām. Un ziniet, ko viņa teica? Neilgi pirms nāves man pa telefonu. Es gribētu, Anitiņu, atnākt atpakaļ otrreiz, ātrāk, lai varētu pie jums aiziet un jums paldies pateikt. Šodien Rīgā bija atvadīšanās no Ievas. Viņai pakaļ atnāca, kā visiem, tiem, kam lemts uz gaismu iet. Un viņa to ir pelnījusi. Šis ļoti gaišais un jaukais cilvēks, kam bija smaga dzīve. Viņu māte nemīlēja. Tas tiešām ir smagi, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc nāk arī tās smagās slimības, jo pamatā ir mīlestības trūkums. Ieviņ, lai tev gaišs šis gaismas ceļš,
Atā.